Braucam mēs pa dienvidu tiltu Teikas virzienā un atkal negadījums noties pa labi, bet pats galvenais ņemam vērā, te mainīsies 1. novembrī satiksmes organizēšana no 70 km/h, kas šeit ir, uz 50. Tās būs tieši šajā posmā, kur ir pagrieziens uz Dārzciem ielu, kur ir 70 fotoradari zīme, un tur tālumā tas fotoradariņš. Tātad tur būs 50. Nu, te ir saprotams, tāpēc, kad ir laikam paaugstināta sanāk šī te estakāde, un apledojuma risks ir vairāk, lielāks. Vēl tikai būtu ļoti labi, ja Rīgas dome, agrākais satiksmes departaments, tagad mobilitātes telpas, tur baigais nosaukums ir izdomāts. Šāda zīmīte, kur jums ir uzlikta uzmanības, satiksmes organizācijas izmaiņas. Jo tas būtu vienkārši zolīdi, un ne jau mēs mēģinam, vai ne, taču noķert kaut kā māņus, noķert uz neapzinātu satiksmes it kā noteikumu pārkāpumu. Jā, ir zīme uzlikta, bet tās ir tādas ierastās lietas, un tāpēc jau mums ir, ka ceļu remontā labā praksa ir likt uz dzeltenā fona. Jūs mainat ceļu satiksmes organizēšanas. Tātad bija 70, būs 50. Un tad uzliekat vai nu to 50 uz kaut kādu laiku, kurš arī nedrīkst būt visu ziemu uz dzeltenā fona. Nu, piemēram, pagaida zīme skaitītos, piemēram, mēnesis, ja, lai gan mums ir Rīgas Jūrmales remonti, kamēr notiek ir 3-4 mēneši. Uzliekat vienkārši uz dzeltenā fona, uz laiku, bet nevis uz visu periodu, bet, nu, teiksim, mēnesi. Vai arī uzliekat to zīmi 50, kas ir saprotam, ka tur viņi tagad uz to zīmi tikai dēļ tā apledojuma, ja. Un šo te zīmīti, ko es jums parādīju, kas Rīgā ir daudzās vietās, tā kā ne visi redzēs šo auto video, jūs lasītāji un skatītāji mūsu portāli varat padot tālāk, uzrakstīt vienkārši komentāru pie šī video vai dalīties ar to, lai kāds uzzina vairāk, jo 1. novembrī jau tur būs 50, tur ir fotoradars, ir pieredums, un tiešām cilvēki neredz to. Viņi tā, nu, tur ir grūti stāstīt to, bet, nu, ja tā ir ierasta vieta, nevienmēr visi tā skatās tik traki. Tāda ir realitāte, ja? Protams, kad satiksmes organizatori dzīvo citā realitātē un domā, ka visi baigi skatās uz zīmēm. Tā nav. Tāpēc, ja mainam ātrumu, mainam to zolīdi, ne tā, kā to dara Latvijas valsts ceļi, uz Rīgas Jūrmales šosejas jau ir uzlikuši 110 vietā 90, un nekas par to nebrīdina. Ļoti žēl, ka Mārtiņa vadītā Latvijas valsts ceļi turpina šādu negatīvu praksi pret saviem klientiem, pret tiem, par ko jums būtu jārūpējas, kas jums finansē visu. Tie ir Latvijas autovadītāji.